Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Centīšu šodien būt ātrs, jo jāskrien atpakaļ uz Saeimas sēdi un jāizskata budžeti. Diemžēl par vakardienu pamatā ir sliktas ziņas, un galvenā no tām ir tas, ka ASV neapstiprināja finansējumu Ukrainai. Pozitīvais no tā ir tas, ka tas finansējums nav apstiprināts pagaidām, jo noteikti, ka tas parādīsies, bet, diemžēl, tas parādīsies pēc kāda laika, iespējams pēc pāris mēnešiem. Un tas būs ļoti problemātiskais laiks Ukrainai, jo viņiem vajadzēs iztikt ar tiem resursiem, kurie viņiem uz rokas ir tagad. Par finansējumu šeit ir vairāki paziņojumi, ka nav apstiprināti fondi. 76,8 miljardi jau ir iztērēti, kas tālāk, uz kurieni viss tas virziesies. Bet šeit es gribēju pievērst jūsu uzmanību citam jautājumam. Tā nav prioritāte amerikāņiem un Amerikas iedzīvotājiem. Ja mēs paskatāmies, piemēram, MSNBC Daily galveno ziņu sarakstu, no 1. līdz 11. kādā vietā jūs domājat ir Ukraina, Ukraina nav šajā sarakstā. Un tā ir tā būtiskā problēma, ka karš Ukrainā patreiz Amerikai nav galvenā prioritāte, nav viens no svarīgākiem jautājumiem. Tāpēc cerēsim, ka prezidentam Baidenam tomēr izdosies pagriezt šo negatīvo tendenci un tos finansējums tomēr Ukrainai parādīsies. Jo ātrāk tas parādīsies, jo labāk. Hersonas virzienā šeit mēs redzam kaujas un apšaudes pie Krinkiem, un Krievi atkal izmantoja Iskander raketi pie Hersonas. Atcerieties, bija tāds ilgs diezgan pārtraukums bez Iskanderiem, tad viena šaušana bija aizvakar, viena šaušana bija vakar. Pati situācija pie Krinkām nekādas būtiskas izmaiņas nav. Šoreiz tiek ziņots, ka Krievi spiež mežā, bet precīzas informācijas nav, un tad tas viss ir pelēkajā zonā jebkurā gadījumā. Zaporožija virziens, ļoti interesanta lieta, nav nekādu ziņu no Zaporožija virziena. Bija runas par to, ka varētu būt kaut kādas kaujas pie Makarivkas, bet pagaidām nekam tam nav nekādu apstiprinājumu. Un tad jautājums, kāpēc mums nav ziņu no šī virziena, visdrīzāk tādēļ, ka absolūti lielākais daudzums vienību no šejienes ir pārsviestas uz austrumu fronti, kur tad arī notiek galvenā kaujas darbība. Tagad pie galvenais kaujas darbības. Avdijevka. Galvenās kaujas pie Avdijevka notiek par Stjepave, un, diemžēl, Krievu armija sāka pietuvoties pie ķīmiskā kombināta. Un tad tās kaujas notiek šajā rajonā, un, protams, ka bez apstāšanās Avdijevka tiek bombardēta gan ar artilēriju, gan raķetēm, gan aviāciju. Kaujas par Stjepave. Šeit mēs redzam, ka tagad Krievu armija jau ir ienākusi Stjepave, un tad daļu no tā viņi kontrolē. Arī Ukraiņiem šeit izdevās pretuzbrukums šajā virzienā, un tad viņiem izdevās pārņemt šo te mežā mazo mežiņu krustojumu, tādā veidā uzlaboja savu situāciju, bet galvenā kauja vienalga paliek Stjepave. Un tad vēl viens uzbrukums Krievu armijai ir gar dzelzceļu, tagad jau otrajā pusē dzelzceļā, uz ķīmisko kombinātu, un tad viņiem izdevās pavirzīties. Šis ceļš jau fiziski ir ķīmiskā kombināta sākums. Ja mēs paskatāmies to no kombināta kartes, tad šī ir tā teritorija, kur Krievu armija pavirzies uz priekšu, un šī tā teritorija, kur Ukraiņi ieņem aizsardzības pozīcijas. Kas nozīmē, ka Avdijevkas ķīmiskā kombināta šturmēšanu mēs visdrīzāk redzēsim tuvākajā laikā. Kopējās izmaiņas frontē būtisku nav, galvenās kaujas, galvenais fokus šobrīd ir Stjepave. Klišjevkas virziens, piedodiet par dzeltenām krāsām, tātad šeit divas būtiskas izmaiņas pie Klišjevkas un Dačās pie Ivaņivskie, un te mēs redzam arī diezgan plašā frontē Krievu armijas uzbrukums uz ziemeļiem no Bahmutas. Tātad pie Klišjevkas Krievu armija izdevās pavirzīties uz priekšu divās vietās. Viena vieta ir šeit, un otra vieta ir šeit. Un tad te viņi ir pietuvojušies pie tā saucamās ziemeļu pozīcijas pie Klišjevkas, un tā pozīcija atrodas te.
Tātad, te ir jāsaka tā, ka izskatās, ka šīs pozīcijas šturmēšana arī uzsāksies tuvākajā laikā, un tad, principā, tas apdraud visu šo te Ukraiņu grupējumu pie Klišēvkas, Andrejevkas, Kurdzumivkas. Tad, ja šī pozīcija ir zaudēta, tad situācija, diemžēl, paliek būtiski sliktāka. Šitien te ziemeļos te Krievu armija pabeidza kārtējo dāču šturmēšanu. Tas ir tas rajons, kur ir tie tā saucamie mazie dārziņi, un tad nākošais posms būs šitien te atrodošās tādas mājiņas, vairāk mājiņu kompleksi, tad attiecīgi tas būs tā vieta, ko noturē Ukrainu armija, un tā ir tā vieta, kur sāksies kaujas tuvākajā laikā. Diemžēl negatīva attīstība ir arī Sievirskas virzienā. Šeit to, ko mēs redzam, sāksim vispirms šie te uzbrukumi pie Bahmutas. Tad tas 4. virziens, kurš atvērās, tad viņš ir šeit. Un te mēs redzam, ka Krievu armijai izdevās pavirzīties uz priekšu šitik tālu. Un tā galvenā problēma ar šo te uzbrukumu ir tāda, ka viņi ir Krievu armijas uzbrukumā tika pārgriezts ceļš no Grigorjevkas uz Bagdaņivku. Un tagad vienīgais sakaru ceļš starp šitiem divām sāģiem ir aiz kanāla, kas ir pietiekoši tālu. Un te mēs redzam, ka Krievu armija virzās, kā es jau stāstīju, 4 virzienos. Viens ir starp Grigorjevku un Bagdaņivku, otrs ir pašas Bagdaņivkas šturmēšana, 3. ir ceļš pa dzelzceļu, un tad mēģinājumi izlauzties ārā no Hromova un iet tālāk uz Ivaņivskie. Tādā pašā veidā arī, kā jūs sapratāt, šturmēs Ivaņivskie gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem. Un tagad šis te spēku koncentrācija tomēr parādīja sevi. Ko mēs tagad redzam? Mēs tagad redzam šturmēšanu un uzbrukumu visas frontes līnijā. Bilogorjevkas Pirne dzelzceļš uz Vijemku, tādā pašā veidā kā Krievu armija iet uz priekšu šeit pa dzelzceļu. To pašu mēs redzam šeit. Visēļie un Razdoļivka, un arī tā apšaudes tādās vietās kā Siribrjanka, ko es, godīgi sakot, neatceros, kad pēdējo reizi uzbrukums Siribrjankai notika Verkhnā Kamenskie un Razdoļivka. Tātad, redzam diezgan plašā frontē, bez panākumiem, ja neskaitot uzbrukumu uz ziemeļiem no Visēļa Vijemkas virzienā. Bet, diezgan daudz, un, diemžēl, Ukraiņiem izskatās tā, ka šeit ir mazāk spēku nekā Krievu armija, tāpēc, diemžēl, no šī rajona laikam pozitīvas ziņas gaidīt tuvākā laikā nevar. Diemžēl negatīvas attīstība ir arī Limana virzienā, nav nekas būtisks, bet tomēr Krievu armija pavirzies uz priekšu virzienā uz Jampalivku. Un šeit tā situācija arī paliek sarežģīta. Vienīgās pozitīvās ziņas mums ir no Kupjanskas, kur pie Ivaņivkas, Ukrainu spēkiem izdevās atsist vienu pozīciju, ja atceraties. Kādu laiku atpakaļ Krievi ieņēma šo te rajonu, kas saucās Cimkovka. Tagad mēs redzējām Ukraiņu armijas pretuzbrukumu pie Ivaņivkas, un te viņiem izdevās atsviest pretinieku tālāk no Sāģes un tad uzlabot savas pozīcijas šeit. Bet kopumā, protams, kā jūs saprotat, situācija ir ļoti saspringta un, diemžēl, gan iniciatīva, gan arī pārspēks ir Krievu armijas pusē. 2 vārdi par to, kas notiek Gazā. Šeit mēs redzam ziemeļu daļā smagas kaujas, dažādus paņēmienus pielieto Izraēlas armija, tā skaitā arī mēģina appludināt tuneļus, bet šeit nekādas būtiskas izmaiņas situācija nav. Atkal tagad vairāk pēdējā laikā nāk izmaiņas un ziņojumi par attīstību no Dienvidgazas. Un te mēs redzam, ka pēc vakardienas uzbrukuma gar Salahadin ielu, tagad mēs redzam, ka šo te rajonu Izraēlas armijai izdevās pārņemt savā kontrolē. Un visdrīzāk, ja šeit viņi jau ir aizgājuši līdz ceļam, šeit viņi gandrīz vai aizgājuši līdz ceļam, tad visdrīzāk uz šī te ceļa šie 2 spēki arī savienosies. Un tad sāksies operācija Džararas rajonā.
Kā tas viss notiks, redzēsim, skatīsimies uz priekšu. Jā, tad tas noslēdz manu šodienas īso ziņojumu. Diemžēl daudz vairāk ir negatīvo ziņu nekā pozitīvo. Svarīgi ir, lai vārds pagaidām būtu uz īso laiku, un tas finansējums, ar ko Amerika atbalstīja Ukrainu un kas deva viņiem ne tikai finansiālo, bet arī militāro palīdzību, lai tas pagaidām būtu pēc iespējas īsāks, un tad Ukrainai atkal tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts, lai viņi varētu turpināt kauju par savu valsti. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!